es sauc Ilze un esmu no Nacionālās bibliotekas Zane. Un Signa šodien arī, un mums ir direktors arī klāt. Jā, mēs sākotnēji likām idejas, pēc tam idejas likām šīm 4 grupām, kā mēs strādājām. Un skaidrs ir viens, kad respektīvi mums uzdevums ir atklāšana. 12. gada 18. novembris ēka tiek atklāta, ēka ir tukša, biblioteka pārvācas līdz 13. gada 1. septembrim mums ir jābūt pilnībā tātad jaunajā ēkā. Mums ir gads, kuru mēs tad varam apdzīvot mazliet mazāk par gadu, un arī tas laiks, kas ir līdz šīm no šodienas, teiksim, līdz 12. gada 18. novembrim, un no 18. novembra līdz 1. septembrim un pēc tam tālāk. Skaidrs ir viens, ka pārvākšanās pašu procesu mēs varam dokumentēt un atspoguļot video, foto, tukšo ēku mēs varam apdzīvot ar dažādām aktivitātēm, kuras tad arī attiecīgi atspoguļot. YouTube, Flickrs, virtuālā draugu siena atklāšanas fotogrāfijas bibliotēkā, blogs, portāli. Tas varētu būt direktora dienas grāmata, tāda ļoti personīgi kāda darbinieka dienas grāmata, vairāk darbinieku dienas grāmatas par to, kāda ir šī dzīve, tā pavisam izjauktā veidā, respektīvi pārvākšanās dienas grāmatas. Grāmatu saraksts. Mums vajag grāmatas, mums vajag ir vesels saraksts, kur mēs secinājām, ka mēs viņu esam nosaukuši pilnīgi kreizīgi, un neviens nesaprot, ka mājaslapā ir šis saraksts. Un no tā izvietēja tā doma, ka mums ir jādomā par terminiem, un te mēs varētu iesaistīt sabiedrību, kā pārdēvēt tās lietas, kuras mums liekas, ka mēs sakām, mēs gribam to, un jūs sakat, kas tas tāds ir, ko jūs prasiet. Terminu pārdēvēšana, profesionālo terminu pārdēvēšana tā, lai visi saprot. Un tad arī cilvēki iesaist līdz ar to. Izrādās, mēs daudz ko jau prasām, bet cilvēki vispār nezin, ka mēs to prasām, tāpēc viņi nesaprot, kā mēs to esam nosaukuši. Aktāji par to, pirms tam, kā tu vēlies piedalīties pārvākšanās procesā, jo tu vēlies taču piedalīties. LNB sauklis, jā, tie 2 vai tie 3 vārdi, kas ir LNB, Latvijas Nacionālā biblioteka. Kļūsti par LNB draugu ar draugiem LV, mums ir atbalsta biedrība, bet kā ik viens katrs var kļūt par LNB draugu. Voluntieri. Vēl viena tāda ļoti liela sadaļa, kuru mēs patiesībā tad varam izspēlēt tad caur visu. Atvērtās durvis, aicinājums, atspoguļojums, diskusija, adventiskā saite un vēl radošā siena, bet te mēs arī patiesībā gribam izmantot gan telpu, gan arī šo te virtuālo vidi. LNB kā ideju ģenerators, kā ideju radītājs. Un, jā, tas, ko mēs tad darījām augšā, tas varētu būt mums vestibilā un tā ikdienā. Sākot no mūsu kaut kādas ļoti konkrētas, interesējošas lietas, līdz, piemēram, šīs dienas tēmai uz sienas, un tad tas pats arī gan sociālās mēdījos, gan arī reālajā telpā, jaunajā. Vēl kaut kas? Ne? Paldies! Aplaudējam!